Valsts policijas un Eiropas komisijas projekta Jaunieši pret narkotikām ietvaros aizvadītas jau 3. simulācijas stratēģijas spēles. Lai risinātu kādu realitātei pietuvinātu situāciju par narkotiku apkarošanas tēmu, šoreiz tikās Latgales reģiona jaunieši. Man šķiet, tas būs ļoti interesanti un noderīgi priekš dzīves. Mēs visam aktīvi apspriedāmies, ko mēs darīsim spēlē. Sanāk, ka mēs būsim pati populārākā komanda. Mēs sadarbosimies ar visiem un kādi iespējams. Labi, lai jums veicās! Atbilstoši spēles noteikumiem iespēju braukt uz spēlēm ieguva 7 komandas, kas pārstāvēja vienu no spēlēs iesaistītajām pusēm – policiju, slimnīcu, pašvaldību, žurnālistus, robežsardzi, skolu un nevalstisko organizāciju. Nu jā, tad viņi izstāsta vispār par to, kas viņiem ir jauns, ko viņi ir jauni vispār uzzinājuši. Un tad tālāk var vaicāt, no cik gadu vecuma vispār iestājas krimināla atbildība. Komandas izspēlēja 5 60 minūšu spēles dienas, kas noslēdzās ar 15 minūšu ilgiem žurnālistu raidījumiem. Spēles pamatā bija izstrādāts scenārijs un dalībnieku uzdevums bija atrisināt konkrētu problēmu situāciju, savas kompetences robežās meklējot piemērotākās problēmas risināšanas iespējas un metodes. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēja eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā. Jauniešu sniegums tika vērtēts pēc vairākiem kritērijiem, kā piemēram savu izvirzīto komandas mērķu sasniegšana, atraktivitāte un spēja sadarboties. Simulācijas stratēģijas spēle ir inovatīva profilakses metode, kas savā ziņā ir veids, kā jauniešiem atraktīvā un aizraujošā veidā palīdzēt apgūt sociālās prasmes, vienlaikus sniedzot papildus zināšanas par narkotiku apkarošanas jautājumiem, kā arī veicinot viņu profesionālās ievirzes izvēli. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka jūs esot šeit un saprotot, cik grūti ir vienai organizācijai vai vienam cilvēkam kaut ko izdarīt vai nelietotu, ka jūs aiznesat tālāk to ziņu, cik svarīgi ir sadarboties un cik svarīgi ir jauniešiem tieši darboties, lai nestu to labo ziņu tālāk par forši nelietot. Man tas liekas galvenais iegūms. Man pat godīgi sakot, es esmu priecīga, ka nav daudz jautājumu par to, kādas ir zīlītes vai kādas ir rokas vai kura slimība metās pirmā. Man liekas, ka tad var teikt, ka šī spēle ir sasniegusi mērķi un ka jūs nekoncentrēties uz narkotikām, bet uz sevi. Tā ir iespēja iejusties kādā no 7 institūciju pārstāvju lomām, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem, rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā ir iespēja mācīties strateģiski domāt, attīstīt konfliktu risināšanas iemaņas, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji, iespējas darboties individuāli. Tas viss, kas šeit notika, tas bija ļoti reāli un atbilstoši dzīvei, realitātei, kā tas ir manā darbā, ko es saskaros. Un tad izskatījās, ka viss tiešām noticis ir ļoti reāli šajās spēles dienās šeit. Tā kā es domāju, ka jūs esat jau ieguvēji ar to vienu, ka jūs šīs lietas esat piedzīvojuši šeit. Nav reti gadījumi šobrīd, kas ir diezgan skumji, ka nāk ārstēties man pirmo pacientu bērnu no atkarības, kas nozīmē, ka atkarība, diemžēl, arī tendence pārmantojas. Viens ir plakāts, ko ir atnesuši anonīmi narkomāni. Viņiem ir tāds atbalsta grupas un ir tāds teikums, ka daudz narkomāni pārstāj lietot narkotikas un dažiem tas izdodas dzīves laikā. Un es domāju, ka tas atspogļo patiesībā šo nopietnību, cik liels ir risks mēģināt lietot un domāt, ka ar mani nekas nenotiks. Mācību gada pirmajā pusē spēli izspēlēja arī Vidzemes un Kurzemes reģiona jaunieši, bet pavasarī plānots organizēt simulācijas spēles Zemgales un Rīgas reģiona vidusskolēniem. Katra reģiona 2 uzvarētāju komandas tiksies lielajā finālspēlē 2011. gada septembrī. Tas ir izdevās tikai tāpēc, ka jūs bijāt tādi, kā jūs esat, un tā lūdzu arī paliek.